Es jūs sveicu Rīgas Valsts tehnikuma, tehnoloģiju un inovāciju centrā. Šoreiz izzināsim mācību iespējas drukas un mēdīju tehnoloģiju nodaļā. Iepazīsim mācību procesu un noskaidrosim, kādas darba un karjeras iespējas paveras pēc diploma saņemšanas. Rīgas Valsts tehnikums ir vienīgā izglītības iestāde Latvijā, kur vienvieta ir iespēja iemācīties pamatus darbam ar poligrāfijas iekārtām, izprast nozares darba procesus un mūsdienu prasības, kā arī iegūt iemaņas maketēšanā un poligrāfijas produktu apstrādē. Kāds tad ir vidējais absolventu skaits gadā šajā nodaļā? Gadā mēs izlaižam 45-50 audzēkņus, un tās ir caurmērā 3 vai 4 dažādas kvalifikācijas. Populārākā jauniešu vidū ir saistīta tieši ar dizainu, ar mākslu, tas ir iespiedarbu nofremējuma tehniķis. Viņš vairāk darbojas pie datoriem, taisa visu to, ko pēc tam reāli drukā. Pārējās kvalifikācijas jau ir saistītas ar to ražošanas procesu, kur viena vairāk specializējas uz ražošanas procesu organizāciju un plānošanu. Tie ir poligrāfijas ražošanas tehniķi. Savukārt iekārtu tehniķi ir jauna kvalifikācija, kas ir tapusi sadarbībā ar nozari, kas faktiski ir nozares iniciēta, kur jaunieši apgūst gan dažāda veida tehnoloģijas un mācās strādāt ar šīm iekārtām. Un tāpatās šogad mums arī beigs 4. kursu digitālās drukas operatori, kā atsevišķa kvalifikācija. Norma, pastāst, kur mēs esam atnākuši? Mēs esam drukas un mēdīju tehnoloģiju nodaļas darbnīcās. Un tas, kas šeit notiek praktiskās mācības. Faktiski šeit ir tipogrāfija miniatūrā. Un var jaunieši mācīties visus šos procesus, ko mēs viņiem ikdienā mācām, gan pirmsdruku, gan iespiešanas procesus, gan pēcapstrādi. Un esam apgādāti ar modernām iekārtām. Daudzas lietas tieši tiek apgūtas arī vispirms teorija klasēs, un tad nāk lejā un dara kaut kādas praktiskas lietas. Un, protams, cenšamies, lai tas, ko dara, ir jēgpilns. Ikdienas mācību procesā jauniešus aizrauj radošums un iespēja savas idejas īstenot dzīvē. Kad es paņēmu grāmatu, es skatos uz vizuālu izskatu un noformēju, šī grāmata ir ļoti skaists, un tad gribu arī to darīt, ar to nodarboties. Vai tu zini, kas ir digitālā druka un kādas ir digitālās drukas iespējas? To mēs tūlīt noskaidrosim. Mani sauc Mārtis Pikovskis, es mācos DD4 grupā. Šajās dienās vairākas reklāmas tiek ražotas drukājot. Var ražot jebko, uzlīmes, plakātus un grāmatas. Protams, sākotnēji ir drusciņi tādas grūtības. Tas ir ar laiku iemācās. Galvenie mērķi un uzdevumi šai nodaļai. Es saprotu, ka ir sagatavot nākotnes profesionāļus, kuri darbosies kopumā Latvijas poligrāfijas nozarē. Galvenais uzdevums ir iemācīt visas tās pamatlietas, kas ir nozarē, jo viena lieta ir šīs izglītības programmas, ko mēs mācām, bet ja mēs paskatāmies, cik ir tās reālās profesijas, kaut vai, teiksim, šī iekārta offset iespiedu mašīna, tā ir konkrēta tehnoloģija, konkrēta iekārta. Bet šādu iekārtu un dažādu tehnoloģiju un arī dažādu jaunu tehnoloģiju, kas nāk iekšā, viņi ir ļoti daudz nozarē. Mēs nevaram katrai sīkai amata pozīcijai sagatavot. Mēs gatavojam ražošanas posmiem un gatavojam to, lai tas jaunietis ir spējīgs ātri iemācīties to, kas darba devējiem vajadzīgs. Rīgas Valsts tehnikums strādā ciešā sadarbībā ar Latvijas poligrāfijas nozari un uzņēmumiem. Ik gadu tiek pārskatītas mācību programmas un īstenoti pasākumi, lai jauniešus motivētu ceļā uz panākumiem. Solveig, tu esi Rīgas Valsts tehnikuma karjeras konsultanti. Pastāsti, kā drukas un mēdīju nodaļas audzēkņiem tiek veidota sadarbības starp mācību iestādi un uzņēmumiem. Jaunietis atnākot uz tehnikumu ļoti ātri jau jūt šo darba devēju klātesamību. Notiek dažādas tikšanās, ekskursijas uz uzņēmumiem, pirmajos kursos vieslekcijas un vecākajos kursos kopīgi meklējam prakses vietas, rakstam CV, motivācijas vēstuli un arī vēršam skatu uz augstskolām, jo daudzi sadarbības partneri darba devēji sadarbojas ar tām pašām universitātēm, ar kuru tehnikums, un tas tāds vienots pasākumu kopums. Vai darba devēji iesaistās arī mācību programmu izstrādāšanā? Darba devēji atbalsta gan ar mācību programmu kopīgu izstrādi, gan profesionālie konkursi sadarbībā ar darba devējiem tiek organizēti. Noteikti arī atbalsts kvalifikācijas eksāmena komisijās. Tāpat atvērto durvju dienās vienmēr tiekoties darba devēji ļoti atsaucīgi un šie uzņēmumi visu laiku tehnikumā ir klātesoši.
Ja pastāstiet, kādā veidā asociācija sadarbojas ar Rīgas valsts tehnikumu un cik būtiski jaunietim vispār ir balstīt mācības, kas tomēr ir balstītas darba vidē? Asociācijas sadarbība ir vienmēr kopš pašiem pirmsākumiem jau bijusi ļoti cieša ar tehnikumu. Un katrā ziņā ir ļoti būtiski, lai jaunietis profesiju neapgūtu tikai tīri teorētiski, lai viņš iepazītu to, cik dažādi var būt uzņēmumi, cik dažādi var būt arī tieši nodarbošanās šajās nozarē kopumā, un lai viņš atrastu sev vispiemērotāko. Mūsdienās visās dzīves sfērās ļoti strauji mainās tehnoloģijas. Pastāstiet, kas notiek poligrāfijas nozarē un vai šie jaunumi arī nonāk līdz jauniešiem? Poligrāfijas uzņēmumi ir ļoti labi tehnoloģiski apgādāti. Un tas nozīmē, ka arī jauniešiem ir jābūt spējīgiem ar šo tehnoloģiju apgūt. Lielākā daļa iekārta ir programmējams. Viss tas ir jāsaprot, kā to darīt, kāpēc to darīt, jābūt sapratnē par materiāliem. Tas noteikti ir ļoti būtiski. Cāra, pastāsti, kādēļ tu izlēmi savu nākotni saistīt ar drukas un mediju tehnoloģiju nodaļu? Man vienmēr paticis darīt kaut ko radošu, un beidzot pamatskolu man nebija tādas īsti gudrības par to, ko darīt, ko nedarīt, un es tā vienkārši izlēmu aizdoties uz tehnikumu. No sākuma nebiju pārliecināta, bet mācoties šeit, es esmu pilnīgi pārliecināta, ka tā bija pareizā izvēle. Un viss, ko man tehnikums ir devis un viss, ko esmu varējis apgūt šeit, tas ir noteikti bijis tā vērts. Pastāsti jau precīzāk, ko tad tehnikums ir devis un varbūt kādās aktivitātēs tu esi iesaistījusies ārpus mācību procesa? Pirmā noteikti, ko es gribētu pieminēt, bija mobilitātes programma Itālijā, kas noteikti arī man deva ļoti daudz. Es varēju attīstīt savas komunikāciju prasmes un noteikti arī piedzīvot citu kultūru. Vēl tu piedalījies arī konkursā, vai ne? Jā, skills konkurss bija divās daļās. No sākuma tas bija Latvijā, kur bija mūsu paši latvieši no profesionālās izglītības iestādēm, kuri sacentās savā starpā, un pēc tam jau tas bija Eiropas konkurss, kur no katras Eiropas valsts viens jaunietis sacentās katrs savā nozarē. Un jā, man šī nozare bija grafiskais dizains, un noteikti tas man ir devis ļoti daudz. Katra lieta, ko es tur iemācījos, un katra iespēja, kas man bija, tā jau pati par sevi ir vērta zelta un visas medaļas, tā kā noteikti es to rakstīšu savā CV. Jauno profesionāļu meistarības konkursa Skills Latvija ir teicams starts ceļā uz panākumiem. Šo iespēju izmantoja arī Edgars, kas jau ir kļuvis par Rīgas valsts tehnikumu pasniedzēju. Sākumā tas bija kaut kādiem maziņiem konkursiņiem Tallinā, bija vēl kur, līdz es sāku piedalīties Skills Latvija konkursos. No tā man arī atvērās ceļš uz Eiropu un pasauli. Kopā ekspertu Ivu Zeni no Mākslas akadēmijas, kā arī no tehnikuma Jānu Pavlovski. Es varbūt var teikt izmācījos grafisko dizainu gandrīz vai 2 reizes. Pirmais, protams, pašā tehnikumā, to lielāko daļu, bet gatavošanās skillam man iedeva iespēju visu tā kā atkārtot un uzlabot. Un arī pati pieredze no tā visa, jo vairāk dari, jo labāk sanāks, teiksim tā. Vai tu vari atklāt mums, cik tālu tu tik, kuru vietu tu ieņēmi? Pasaulē es dabūju ekscelences medaļu. Tas pierāda to, ka tu saproti savu profesiju un to, ka tu varbūt esi augstāks par vidējo normatīvo tādā profesijā. Ja tev ir tuva digitālā vide, patīk radoši darboties, aizrauja maketēšana un tu nebaidies no jauniem izaicinājumiem, izvēlies mācības Rīgas valsts tehnikuma drukas un mediju tehnoloģiju nodaļā.